1. septembrī Makstanieku mežā spēkiem mērojās 65 cilvēku orientēšanās komandas no 24 Latvijas un Igaunijas klubiem. 650 dalībnieki ir jauns šo stāfešu rekords. Es jūtu, ka gan komandas komplektācija, gan gatavošanās ir bijusi diezgan augstā līmenī. Un es domāju, ka iespējas uzvarēt ir diezgan augstas, bet, protams, nekad nevar zināt, kā būs. Ar laikapstākļiem neliks. Arī, ja līdz būs ļoti labi. 65 komandu pirmo etapu veicēji 1. septembra rītā sarindojās uz starta līnijas, lai pārstāvētu savu klubu ātrajās orientēšanās distancēs, kādas piedāvāja tipiska Pierīgas meža apvidus. Pirmajā etapā šoreiz nestartēja iepriekšējo 2 gadu līderis Artjoms Rekuņenko, tāpēc pirmā etapa karaļa vieta bija brīva. Līderu grupā ietilpa 6 skrējēji, bet visātrākais no tiem bija Raido Mits no Igauņu kluba Volva Kobras, kurš pēc finiša sacīja, ka parasti nemēdz zaudēt šādās finiša situācijās un vienkārši jutās ātrāks par konkurentiem. Actually, I don't lose often in the last leg, so I think my legs today were way fast. Turpat netālu bija ganīs visas favorītu komandas. Nedaudz iepalika Ozons 1 un Meridiāns 1. Otrais etaps bija pirmais no pāru etapiem, kur abi komandas dalībnieki vienlaicīgi veic savas distances, tad apmainās kartēm un noskrien to distanci, kuru pirms tam veica viņu pārinieks. Šajā etapā par līderiem kļuva orientēšanās kluba Saldus ar Uldi Bruci un Kārli Lukjanovi ierindā. Turpat netālu bija arī orientēšanās kluba Ogre, Arona un citi klubi. Pēc šī etapa vēl īsti nevarēja pateikt, kuri klubi ir reāli pretendenti uz uzvaru stafetēs un kuri savus spēcīgākos skrējējus ir ielikuši pirmajos etapos. Trešais etaps viesa skaidrību šajā jautājumā. Mikus Puriņš no IK Auseklis pārliecinoši veica savu etapu un apsteidza 6 konkurentus, pēc finiša saņemot etapu uzvarētāju medaļu. Kārlis Ķuzis no Saldus orientēšanās kluba neatpalika daudz un finišēja kā otrais tikai minūtēs Puriņa. Kā jau katru gadu, arī šogad Ozons komanda nepievīla Ivars Žagars, kurš pacēla komandu uz 3. pozīciju, 1-41 aiz līderiem. Turpat netālu finišēja arī Zvots jaunie orientēšanās kluba Ogre un orientēšanās kluba Ziemeļkurzeme, kuru lieliskais sākums bija pārsteigums daudziem. Pēc 3. etapa atstarpes starp līderu komandām bija samazinājušās. 4. pāru etapā savu pārsvaru palielināja IK Auseklis orientieristi Jānis Lagstkalns un Haralds Ulmans, kuru pārsvars pār sekotājiem sasniedz jau 4 minūtes. Taču turpmākais vietu sadalījums solīja aizraujošu stafešu otro pusi. Otrie bija orientēšanās kluba Ogre jaunie sportisti Andris Sarksņa un Daniels Vakrūševs, kuriem bija 2 minūšu pārsvars pār Ozons un orientēšanās klubs Saldus, kuri stafeti nodeva vienlaicīgi. Tikai 50 sekundes tālāk finišēja Zvots jaunie. Šajā etapā no 5 līderu komandām iepalika orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme ar 4-14 aiz Ziemeļvidzemes orientēšanās centra komandas. 5. etapā šogad uzmanību izpelnījās Rihards Gailis no IK Auseklis, kurš pēdējos 2 gados nebija bijis savu uzdevumu augstumos un šogad startēja kā pārliecinoši pirmais situācijā, kas jauniem sportistam varēja izrādīties ļoti stresa pilna. Taču jaunais sportists bija mācījies no kļūdām. IK Auseklis savu pārsvaru palielināja līdz 7 minūtēm. Sekoja 3 komandu grupa – Meridiāns 1, Saldus orientēšanās klubs Zvots jauniem, pēc kuriem savukārt minūti vēlāk sekoja Rodrigo Slaviņš no Ozons. No līderu grupas šajā etapā izkrita orientēšanās klubs Ogre, kura finišēja 12 minūtes aiz Ausekļa un 3,5 minūtes aiz Ozona. Vēl tālāk atkrita arī orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme, kuru apsteidza 2. un 3. Ausekļu komanda un Meridiāna 2. komanda. Stafetes gaita kārtējo reizi parādīja, ka tā ir absolūti neprognozējama.
Sestais etaps bija īsts pāru etaps, kur pārinieki nemainās kartēm, bet gan vienkārši satiekas finiša zonā un kopā pēdējā etapā raida savas komandas izšķirošo etapu. Arī pēc šī etapa drošu pārsvaru savai komandai saglabāja IK Ausekles orientieristes Annija Zaļaiskalna un Jana Leipiksone. Taču sekojošās komandas parūpējās par drāmas situācijām. Otrajā vietā pēc 6. etapa izvirzījās orientēšanās klubs Saldus, kuriem šo etapu veica Ģirds Brucis un Matijs Brucis. Tikai 20 sekundes vēlāk viņiem sekoja Ozona Diana, Mārta Ruka un Elizabete Blumentāle. Pusotru minūti pēc šiem diviem klubiem sekoja Pauls Alberings un Māris Heinovs no Zvots jaunie komandas. Liktenīgs šis etaps izrādījās abām Meridiāna pirmajām komandām, kuru dalībnieki neatzīmējās pareizajos kontrolpunktos. Līdz ar to pārsteidzošā 5. vietā izvirzījās Ausekļu otrā komanda. Bija nodrošināts interesants starta izkārtojums pēdējam etapam. Kā jau to varēja sagaidīt, pēdējā etapā problēmas neradās Ausekļu komandai, kurai šo etapu veica Jānis Tamušs. Līderpozīcija netika zaudēta kopš 3. etapa un finišā pārsvars par tuvākajiem sekotājiem sasniedz gandrīz 5 minūtes. Es jūtos tiešām ļoti labi. Šis viens no priecīgākajiem notikumiem manā karjerā līdz šim. Bija grūti fiziski, tieši bija pa kalniem jāskrien augšā. Bija smilšainas stīgas, beigās pa purviem fiziski tiešām bija ļoti grūti. Tehniski vienkāršāk, es arī izskrēju bez kļūdām, bet fiziski bija smagi. Arī otrā vieta šādā konkurencē ir teicams rezultāts. Tas ir svarīgākais, skrienot šādas meža distances. Es nezinu, galvenais, lai visas paaudzes ir, piemēram, šajās sacensībās. Te nav varianti. Kā tev ir viss no maziem līdz lieliem, tā uzreiz var. Bija laba sajūta. Tāda sajūta, ka ir prieks, ka ir vēl, ka var paskriet, nav tā, ka beidzās spēki.